Mēs esam stāstījuši par visatšķirīgākajiem žanriem, katrs no kuriem veido kopīgu svētku stāstu. Pirms atvadīsimies, paveisosimies pie džeza ansambļa Parakosmos un ieskatīsimies skolās gatavas runas konkursu norisē, jo arī viņi gatavojas dziesmu un deju svētkiem. Intanā vēlos mieru, cik ļoti reizēm gribas vienkārši mieru. Pieiet pie jūras, tuvu vārdu, un sajust kā vilnīši kutim pirkstu galus. Pieliekties, pasmelt saujā tīro ūdeni un ļauj, lai tas viegli plūst no saules. Tik viegli. Tad apsēsties kāpās, raudzīties debesīs un klausīties kā iepriecienos. Ar kādu dzejoli vai prosu šodien šeit bija uzstājusies? Es vēl uzstājušos ar Imantu Ziedoņu Epifāniju, es jums saku dziediet, un Raimonds Vazdikas neremdināmi. Ir bailes vai kaut kāds stresiņš? Protams, daru jau 3. reizi, izgāju visas kārtas iepriekš, protams, bet uztraukums nav pārgājis. Gaidi dziesmu svētkus? Protams, kurš negaida dziesmu svētkus. Aicinām uz skatuves dāvi Āboltiņu un gatavojas Estere Līnace. Fiks, nepūt pīlītes. Mammu, kāpēc saka nepūt pīlītes? Peldēdams stulīt aiz pīļu mātes. Pavisam negaidot, ievaicājās pīlēns. Pīļu māte vispirms pavērās apkārt, lai pārliecinātos, vai nedraud briesmas, un tikai tad sāka domāt. Ar kādu dzejoli vai prostu šodien uzstājies? Es uzstājies ar Vika prózu, tādas un dzejoli, Eriks Bērziņas un tāda. Bija stresiņš? Maziņš, ļoti maz, jā. Tā. Tie baltie, tie mākonīši baltie, tie vissaldie, tie būžinās un visādi užinās. Tie baltie, tie mākonīši baltie, tie sārtie, tie mākonīši sārtie, ar tiem tik bārties, tie mīņājas un tīņājas, un visādi smīņājas. Tie sārtie, tie mākonīši sārtie. Vai šis tavs pirmais skatuves konkurss? Pirmais konkurss kā dalībnieks, bet otrais kā es otru reizi šeit esmu. Bet pirmajā reizē es nepiedalījos, es piedalījos vienkārši kā skatītājs, tāpēc, ka es netiku otrajā tālāk. Bet šoreiz man izdevās jau piedalīties. Jau. Tu pats arī esi rakstījis dzeju? Nē, esmu rakstījis dzeju, tikai runājis to. Un ko tu gaidi dziesmu un deju svētkos? Ko es personīgi gaidu? Es gaidu pozitīvas emocijas. Varu raudzīties, kā jau koku galotnēs, vērot zvirbuļus tālākajās debesīs, un just vēju, kas klaksta man vaigus. Iet pa ielu nezināmā virzienā, neredzēt citus cilvēkus un nedzirdēt mašīnu troksni. Dzirdēt tikai dabu un savu sirdi pukstam krūtīs. Un tajā miers un kluss prieks. Miers, bez steigas un stresa. Tu atkal skatīsies manī izbrīna pilnām acīm un teiks. Miers uz ielas, pilsētas vidū.
Sveiki, es dzirdēju, kā jūs spēlējat patiešām skaisti. Kāpēc tieši džess? Nu, tas ir žanrs, kas mums visiem patīk. Tas ir žanrs, ko gandrīz neviens vairs nespēlē. Un, tas ir žanrs, kurā ļoti var izpausties. Un mums visiem ļoti patīk to spēlēt, izpausties, darīt. Un tāpēc mums ļoti patīk džess. Mums patīk visi žanri, kas saistīti ar džezu. Un mēs aktīvi turpinam mācīties džezu. Kāds ir jūsu dziesmu un deju svētku repertuārs? Nu, protams, džeza mūzika, džeza repertuārs. Uz tādu tehniskāko mūziku mēs laižam vairāk. Redzēsim, kā tā. Jā. Vai Latvijā ir vēl kāds džeza ansamblis? Es domāju, noteikti no Audzēkņiem, katrā vidusskolā mums ir daudzas vidusskolas Latvijā, kur džeza mūzika mācās. Mēs gan šeit esam interešu izglītības pārstāvi no 45. vidusskolas, un šeit mēs redzam, mums tād vienīgais ansamblis šajā skolā, kas spēlē tieši tādu džeza mūziku izteikti. Un jāsaka, ka klarnetists, lūk, mums ir Rihards Pastars, kurš ir tikai 8. klasē un brīnišķīgi spēlē klarneti. Un šis sastāviņš mums ir no septembra radies, un es domāju, ka viņi 3 gadus turēsies uz priekšu un rādīs labas lietas. Un kur pasākumi jūs gaidat visvairāk? Es domāju, ka šie cilvēki jaunie jau bija Ventspils grūvu konkursā, viņi bija arī no baroka līdz džezam. Šeit pat šajā skolā bija Rīgas konkurss, un šie konkursi, es domāju, dara stiprākus, vai ne? Un dziesmu svētku šis koncerts ir viens no tiem mērķiem, uz ko mēs iesim šogad.